Pateicoties veiksmīgajai sadarbībai ar bibliotēku, mūsu iemītnieku darbus varēs redzēt un iepazīt plašāka sabiedrība, sajūtot noskaņas un krāsu spēles mūsu mākslinieku darbos. Ir ieguldīts rūpīgs darbs, lai izstādes darbus sagatavotu skaistajam ceļojumam plašākā kopienā. Par to sirsnīga pateicība māksliniekam Ilgveram Zalānam. Ilgveram paldies arī par spēju ikvienā radošā cilvēkā saskatīt mākslas dzirksti, kā arī tās motivācijas liesmu noturēt pēc iespējas spilgtāku. Uzdevums bija varbūt mēģināt atraisīt viņos tieši to, ka viņi varētu gleznot. Vairāk vai mazāk tas bija visiem tāds pārsteigums, ka viņi to varētu darīt, bet man patīk tā drosme, ka pēc pirmajām nodarbībām tie trīs galvenie autori arī pieņēma šo jauno lomu un saprata, ka jāgatavo ir darbi kādam pirmām lielajiem kopīgajiem uznācienam. Tas uznāciens saucas izstāde. Šodien ir tas pirmais uznāciens, pēc 9 mēnešiem mēs esam uztaisījuši pirmo kopasākumu, un par to mēs varētu vēlreiz visiem aplaudēt. Es biju ļoti pārsteigta, ka man vispār uzaicina uz tādu procesu, jo es esmu pēc savas izglītības un savas dzīves ķīmiķis, īstais olains ķīmiķis. Un visu mūžu strādāju tur, un man nekāda sakara ar zīmēšanu nebija. Sāku kaut kā pārsteigta bija, es domāju, ka nevarēšu galīgi vairs, bet tā nebija gluži, ka man pilnīgi viss pazūd. It kā jau kaut ko es tomēr tur saredzēju, tās līnijas varēju vilkt, un tad es domāju, līnijās arī daudz kas ir. Tā kā tā nu ir iznācis, ka esmu savilkusi tādus darbus. Jā. Bet man iepriecina, ka es satiku skolotāju. Man tas ļoti iepriecina. Skaidrs. Es esmu pateicīga par to. Jā. Tā paldies, ka specifika ir tāda, ka mēs nestrādājam ar krāsu. Darbi ir krāsaini, darbus es sagatavoju pamatus, bet viņi visi tiek tādā brīvā kārtībā tiek izvēlēti. Galvenais ir tas uzliciens un tas, šitā ir viena līnija, darbs ar līnijām, kur mēs strādājam tikai uz tādu uzliekam muziku un uz tādu emocionalitāti darbojamies, jā. Un darbs ir abstrakts, jo viņš sastāv no 16 vai 24 daļām. Viņš arī tā jāuztver, teiksim, jā. Vienu pašu mēs viņam, ja mēs taisītu vienu pašu, tad viņam būtu jābūt ļoti lielā izmērā tām līnijām. Bet tā kā mēs esam mazliet ierobežoti ar materiāliem, tad mēs strādājam ar kompilācijām. Šeit tiešām ir, ienākot gribas smaidīt, jo šeit ir saule, šeit ir gaisma, šeit ir krāsa, šajā drūmajā rudens dienā. Šeit gribas smaidīt, jo šeit ir arī priecīgas sejas pretīm nākošas. Un ienākot liekas, ka pie savējiem. Ja? Un man ir neizsakām liels prieks. Ay, 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 ay.